Jā, un lai varētu ar šajā disciplīnā startēt pasaules čempionātā Kazaņā, sportistiem būtu jāpeld par 2 minūtes 12 vai Latvijas normatīvs 2.14. Ir jāpeld labāk par Latvijas rekordu, lai Latvijas sportisti varētu kvalificēties dalībai pasaules čempionātam peldēšanā, kas šogad notiek Krievijā Kazaņā. Un šajā peldējumā bija arī pieteikti igauņu sportiste Sigrīda Sepp. Mēs pazīstam Latvijā ļoti, jo viņi piedalās gandrīz vai visos starptautiskās sacensībās, kas notiek Latvijā, un parasti iegūst ļoti labas vietas dažādās peldējumos un dažādās disciplīnās, bet šodien izskatās, ka viņa nav šodien ieradusies uz starta, un šobrīd līdere ir 3. celiņā peldošā Kristīna Steins, kas ir no Rīgas pilsētas un startē individuāli. Kristīna Steins. And we have the results of the men's 50-meter freestyle in the afternoon. A. Vladislav Periu, Janis Šalkans, Karl-Johan Luth, Marko Tidla, Anders Sevinsin, Jens Velbergs, Andrei Aredman, Grigori Pekarski, Eddie Lane B. I'm sorry, not Lane B. B is Arvis Aigars, Andrei Strychenko, Alexei Sansov, Yanter Soon, Gleb Georg Bojani, Nikita Gudrasovs, Walter Silver-Stulmanis, and Yanis Freimanis. And in reserves will be Yevgeny Stoitsovs, Danila Lahinovich, Vladimir Sinkus and Robert Lindholm, Gustav Struce and Andrei Rusev. Un, jā, uzvar Kristīna Steins ar 2 minūtes 19 un 57. Coming up is the men's 200-meter backstroke. In lane 1.